kādiem avotiem vēlētājs iegūst informāciju, lai izvēlētos, par kuru partiju balsot. Ja kāds popularizē, ka vienīgais informācijas avots ir sociālajie tīkli, tad es teiktu, ir ļoti liela bīstamība, ka vēlētājs var būt ļoti vīlies par savu izvēlu, un pēc tam izrādīsies, ka ne tā. Bieži vien tas ir tāds regulārs darbs, jums ir jāzina, ko tie cilvēki ir darījuši, ko tā politiskā partija pirms tam ir teikusi. Tas prasa laiku, bet ja mums ir tā ļoti vienkāršotā veidā, es paskatījos sociālos tīklos, vai es tur to redzēju, tas jau nav, kā saka, jauns modelis. Kādreiz reklāmām radio un televīzijā bija tieši tas pats, bija pozitīvismu kampaņas un vēl viss kaut kas tā kā, tas nav nekas jauns. Es nedomāju, ka šeit patiesībā ir tāda milzīga problēma, es domāju, ka tas paši noregulēsies. Un tas, ka atsevišķās valstīs šobrīd tas parādās, beidzamās Rumānijas vēlēšanās, parādījās milzīgi sociālo tīklu ietekmi. Tie, kas vēlēsies tajos sociālos tīklos, lai viņus atrod, meklēs veidus, kā lai viņus tos atrastu. Tiklīdz kā parādīsies iespēja iegūt lielāku rezultātu, šo iespēju izmantos ne tikai labējas partijas, bet arī kreisas, liberāls un visas pārējās. Es domāju, tas tādas. Bet ja mēs skatāmies, ejot jau tādās, ne šajā aspektā, bet tajā, cik sistēma ir droša. Jāteic, ka no tautas sistēma nav nekad tā pilnībā pasargāta. Kaut kādā mērā ir dizaina, katrā konstitucionālajā iekārtā tiek dizainēta kaut kāda elementa, kas aizsargā konstitūciju arī no tautas tādas patvaļas vai gods pilnīgi neprāta, bet tas nekad nav pilnībā iespējams, jo tautai ir tiesības arī izvēlēties ideoloģijas, tā skaitā dažādu māņu ietekmē vai pārstāvjus, kuri nav varbūt paši tālredzīgākie vai arī dara pilnīgas muļķības. Tādiem žēl ir un tāda ir demokrātijas cena. Bet tas nenozīmē, ka tādēļ varas dalīšanas principā nevar pastāvēt kaut kādi filtri. Viņi nekad neatturēs no parlamentārā vairākuma, kurš var izdomāt, ka mainīt visu kaut ko, pilnīgi pārvērst valsti citādāk. Saima to var izdarīt diezgan, es teiktu, ja ir stabils vairākums diezgan ātri. Vienīgais to, ka vēlēšanu sistēma ir veidota tādā veidā, mums tomēr, ka tās 2/3 viena partija iegūt, viņi ir grūti to vairākumu. Pēc šīs, jābūt ļoti lielam sajukumam, es teiktu, vēlētāju prātos, lai mēs pie tā situācijas nonākam. Bet ja mēs tomēr nonākam, ka mums ir, piemēram, 2/3, labi, 2/3 būtu pat raku teikt, es teiktu, varbūtība reālāk būtu vairākums, bet ne konstitucionālais vairākums, vai ne? Tad laikam, tāpēc arī prezidenta un Saimas pilnvaras arī mazliet ir nobīdītas, kurā brīdī sākas viens un otrs. Tas ļautu arī prezidentam vērsties vairāk satversmes tiesu, kā opozīcija izmantot satversmes tiesu, kā kaut kādu trakam parlamentam. Bet tas noteikti būtu īslaicīgi, jo arī, kā mēs redzam, ir valsts, kur arī tiesneši attiecīgi pielāgo un nomaina. Tā ka tas arī būtu kaut kāds laika. Bet tāpēc arī svarīgi, ka satversmes tiesā ne visiem tiesnešiem pilnvaras beidzas vienā laikā, ka viņi arī ir pakārtoti pa termiņiem. Ja mēs te redzam tad prezidents, satversmes tiesa, iespējams, ka mums tomēr nevar izslēgt arī Savienības tiesa un cilvēktiesību tiesa kā pārnacionālas organizācijas vai Eiropas komisija, kura var ar kaut kādā mērā kaut kādu aktivitāti izvest, ja demokrātija ir apdraudēta šeit. Bet tāpat šī sistēma nav droša pret, ja tauta izvēlējusies pilnīgi traku ceļu savā neprātā, tad tie 4 gadi būs viņai jānodzīvo. Vai arī viņi var rosināt tā parlamenta atsaukšanu, kas arī paredzēts, kā ne pirmajā gadā. Pirmajā gadā viņi var paļauties, ka prezidents viņus nosargās varbūt kaut kādā veidā, bet pēc tam tad turieties paši, tā teikt. Jā, un tas ir tāds diezgan netipisks risinājums, kas ir mūsu Satversmes 14. pantā, ka vēlētāji var ierosināt parlamenta atsaukšanu. Un tas ir ļoti mazā skaitā. Tas ir tāds, kā parasti, kas saka, šauteni ir pakārta, vai šaus vai nešaus, to mēs redzēsim, bet tā ir iespēja, un šeit 1/10 daļa vēlētāji, ja patiešām vēlās, labi, nevar pirmā gadā, nevar arī pēdējā gadā, bet parasti, ja šādi nedemokrātiski uzplaiksnījumi ir, tad vienmēr jājautā, vai tie ir nedemokrātiski, vai tie vienkārši mums politiski nepatīk.
Jo bieži vien mums liekas, tas cilvēks tā rīkojas un piekarinās bija nedemokrātisks. Varbūt viņam ir savādākas domas. Un tas, ka cilvēks domā, ka nevajag bezgalīgi ilgas diskusijas, automātiski nenozīmē, ka viņš kaut kāds autoritārs vai vēl kaut kas. Viņš varbūt grib to ātrāk, viņš uzskata, ka tas bremzē, vajag ātrāk rīkoties. Katras politiskās partijas sapnis ir iegūt absolūto vairākumu. Tas nav nekas slikts. Nepieļaut nākamā vēlēšana notikšanu. ir virkne demokrātisku valstu, kurās regulāri parlamentā kāda partija iegūst absolūto vairākumu. Un atkal nekas slikts nenotiek, ja valstī kopumā ir augsts politiskās kultūras līmenis. Un arī, protams, tālredzīgi satversmē ietvert mehānismu. Man šķiet, mums tādi ir, kas jau izriet ārpus jurisprudences tēmas, tad man šķiet galvenais aizsardz mehānisms pret šādu prāta aptumsumu ir pašas tautas izglītošana. Tā ir mūsu izglītības sistēma, kuras stāvoklī mēs ieteiktu pievērst daudz lielāku uzmanību, kāds tas ir šobrīd. Nekā vēlēšana sistēmas maiņai, ja? Tieši tā, jo ir jautājums, ar kādām standarta vērtībām un zināšanām, kādas mēs ieliekam mūsu nākotnes vēlētājos. Un vai mēs esam droši, ka šie vēlētāji tiešām vispirms labi pārzina pagātni. Tātad tā ir vēstures laba pārzināšana, kas izslēdz iespēju manipulēt. Tieši manipulācija mūsu laikmetā ar faktu izdomājumiem vai faktu interpretācijām ir tā, kas rada augsni ļaunprātīgiem varas tīkotājiem samusināt maz izglītotus vēlētājus. Un tieši šī maz izglītoto vēlētāju daļas samazināšana tā ir jābūt jebkuras demokrātiskas valsts un Latvijas jo īpaši prioritātei. Ja skolās šobrīd ir vēstures pasniegšana tik zemā līmenī, kāda tā ir, ja mēs juridiskajā fakultātē mācot studentus redzam, cik kritiski zems ir vispārējo zināšanu līmenis, liekas, ka viņi vispār tur nav starpības un jauc Gorbačovu ar Gorbunovu, vai ne? Un labi, ja vēl aptuveni zina, par kuru gadsimtu ir runa, ja? Tad šis ir nomācoši, un es drīzāk uztrauktos tieši par un cerētu, ka valsts iegūtu lielākas rūpes kvalitatīvu vēlētāju, nākotnes vēlētāju izglītošanā. Tam ir jābūt noteiktam standartam, no kura nevar atkāpties, nevis atstājot katra skolotāja ziņā, kā tas ir šobrīd, kādus uzsvars viņš tur saliks. Un tas ir arī ļoti kritiski, jo mums šeit redakcijā vienreiz viesojās Ādažu, kas ir lielākā, es saprotu, vispār vidusskolu Latvijā, Ādažu direktora vietniece, kas sakritības pēc juriste ir, un viņa teica, ka viņiem ir pat programmā paredzēta, teiksim, kaut kāda tiesība pamata, es nezinu, kurā klasē, ja? Bet ka nav pilnīgi nekāda mācību materiāla. Un šie skolotāji, kur meklē informāciju, tā ir Google, ja? Kas pirmais izlec, tad to viņi arī tur kaut kādā veidā uzķimerē kādās prezentācijās, bet situācija ir tiešām katastrofāla ar tiesību pamatu, valsts pamatu mācīšanu, jo nav mācību materiālu. Tas ir tiešām briesmīgi, un jāsaka, mēs to sadzirdējām, un mums ir tāds dolkihotisks projekts kaut kādu mēģināt vieglā valodā to izdarīt, iesaistot arī mūsu autorus, jo skolām vienkārši nav no kā mācīt. Skolotājiem nav materiālu, no kā mācīt. Nav valsts un tiesību pamatus. Cilvēki neatšķir ministru kabinetu no Saimas, viņi vienkārši neatšķir. Skolās, pat skolotāji to neatšķir. Tas patiesībā ir tāds diezgan no konstitucionāla tiesību viedokļa interesants arī konstitucionāla tiesību jautājums. Vienmēr bija diskusija, jo Latvijā varas dalīšanas princips darbojas tik tīrā veidā, ka parlaments no valdības ir kaut kas atšķirīgs. Ne jau tādā ziņā, ka no konstitucionālām pilnvarām, protams, ka tās ir divas dažādas iestādes, bet tur nav jautājumu, bet ja, tur arī vienmēr bijis vai diskusijas 20. gados, vai valdība nav tikai parlamentā komiteja, vai valdībai nevajadzētu lielāku patstāvību pret parlamentu, tāpēc varbūt tas prezidents, kā izpildvaras galva būtu daudz labāks. Bet es nedomāju, ka šī ir problēma skolā mācot. Es domāju, ka šīs, es mēģinātu to mēģināt tā kā kuriozu pārvērst, tajā, ka no konstitucionāla tiesību viedokļa šādi jautājumi arī parādās. Protams, tā Latvijas, tas Westminsteres, tas modelis, kur mums, cik daudz mums ir parlamentam un valdībai varas dalīšanas principā
kaut kādu pretsvaru valdībai pret parlamentu. Jo parlaments jau viņi var nolikvidēt jebkurā brīdī un jebkādā formā. Es kādreiz domāju, vai ir kaut kāda sakarība, cik pilsonis iegūst tādu politisko zināšanu kopumu, mācoties vidusskolā vai tā, un cik mēs uzliekam prasības pilsonības pretendentam. Un mēs varam redzēt, ka pilsonības pretendentam mēs esam pamatoti noteikuši diezgan augstas prasības, jāzina vēsturi, jāzina satversmes pamatnoteikumi. Savukārt, man jāpiekrīt, tad jūs tiezē. Tiem, kas būs lielākā vēlētāja daļa, naturalizētas personas nebūs lielākā vēlētāja daļa. Lielākā vēlētāja daļa būs tie, kas dzimšanas ir ieguvuši pilsonību, sasniedz 18 gadu vecumu un pirmo reizi iet balsot. Un tad ir jautājums, vai līdz 18 gadu vecumam viņš ir ieguvis tādu valsts izpratnes līmeni, kas ļautu viņam saprast, ja es nobalsošu par partiju A, sekas būs šādas, vai viņš saprot cēloņu sakarību. Nesaprotu. Un tad jautājums, kas pie tā ir vainīgs, es teiktu, tā ir liela nolaidība, ja nav šāda mācību materiāla, tad es pieļauju, ja nepareizi akcenti ir likts uzsvars uz kaut kādiem citiem materiāliem, nevis uz šiem, un te jau man negribu taisīt nekādas sazvēristības teorijas, bet, nav jēgas, protams, bez faktiem tā pārmest, bet tas, kas ir saskatāms tajos studentos, kas atnāk uz juridisko fakultāti, man ir pilnīgi jāpiekrīt Edvīnam, kas saka, bieži vien ir tā, kad rodās šaubas, kā cilvēks, jaunais studējošais ar tādām zināšanām ir pabeidzis vidusskolu, jo tas tā nevarētu būt. Nevar cilvēks uzrakstīts, ka prezidents var atlaist tautu. Tā nevar cilvēks, tur nav loģikas. Bet ja tā cilvēks uzraksta, tad kas viens gadījums, mēs nevajag vispārināt. Bet daudzas citas atbildes ir tikai druscīgi labāks par šo. Bet tas ir jautājums, kā mērīt to, kā manā jomā, kurā es pamatā darbojos finanšu pratību, kur mēs regulāri mēģinām veidot mērījumus, kas arī ļoti kritisks stāvoklis. Tad kā to tiesību pratību vai politpratību vai vēlēšanu pratību, vai valsts prasme, jā. Agrāk var jau teikt, ka bija, varbūt ne to mācību, bet bija valsts standarti. Bija valsts apstiprinātie mācību līdzekļi. Mācību grāmatās rakstīja apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas tādu un tādu lēmumu. Un tie bija kvalitatīvi mācību materiāli, un es šeit domāju, viens ir, protams, valsts pratība, bet tieši vēsture, jo, ja cilvēkam, kurš ir labi apguvis 20. gadsimta pasaules un Latvijas vēsturi, ja viņš viņu ir labi apguvis, tad viņam ir pietiekami daudz mācības, pie kā var novest radikālismus, pie kā var novest atkal... Vadonismus. Jā, tieši tā. Un tieši vēsture. Tas valsts mācība par konstitucionālo iekārtu, tas arī nav slikti, bet cilvēkam ir jāzina, kas pasaulē ir noticis pirms tam, un ir tas skaistais teiciens, jo tālāk mēs atskatāmies pagātnē, jo tālāk mēs varam pārredzēt nākotni. Jā, tur es arī vēsture. Varbūt nevēl jāzina Polijas pirmās dalīšanas datums, es ceru, ka jūs visi to zinat. Bet 20. gadsimta vēsture, man liekas, būtu ļoti labs modelis. Beļģijas konstitucionālā tiesa pieņēma spriedumu, jo Beļģijā parlaments nolēma, ka 16 gadi, ka var vēlēt no 16 gadu vecuma. Bet tur vēl ir tā atsevišķā nianse, ka Beļģijā piedalīties vēlēšanās ir obligāti. Ka ja nepiedalās vēlēšanās, tad ir kaut kāds administratīvais sots un tam līdzīgi. Un tur tas likumdevējs bija paredzējis, ka 16 līdz 18 gadiem tas nav obligāti. Tad bija vesels jautājums, vai tas neaizskar vienlīdzību, ka tie tad, kas 16 līdz 18 gadu, tas ir pilsonis, kas var vēlēt, bet viņš nav pilnībā vienlīdzīgs un vai tā drīkst darīt. Bet tas ir varbūt jau cits stāsts, bet tīri Latvijā ievērot šo katastrofālo situāciju, mums arī ir diskusija, ka varētu gan noteikt, ka vēlēšanās jāpiedalās obligāti, gan ka no 16 gadiem arī mums bija nesen. Kāpēc to vajag? Es saprotu, ka ir dažādas idejas, bet kāpēc to vajag? Ja mēs paskatāmies līdzdalības procentu vēlēšanās. Šobrīd tas ir pār 50. Labi, mēs varētu gribēt 80, bet mēs varam redzēt, kur blakus valstīs laik pa laikam tā līdzdalība sasniedz 75%, 85%. Tad, kad sabiedrība jūtās vairāk tāda, ieinteresēta politisko jautājumu lemšanā.
es nepiedāvātu un pat neapspriestu šo lietu, jo man liekas, pirmais, kas jānokonstatē, vai ir problēma un kāda tā problēma ir. Nevis piedāvāt, obligāti jāpiedalās. Tad kādu problēmu grasās risināt ar šo? Tad, saka, ir viena sistēma un nevajag šajā sistēmā atnest lietu, kas neiedarās un neatrisina nevienu no neeksistējušām problēmām, varbūt padarīs vēl sarežģītāku. Es par attiecībā uz to obligāto balsošanu, kad sadalām jautājumus divās daļās, man obligātā balsošana liekas ļoti neatbilstoša pieeja, jo, kurš laikam Edvins teica, kvantitāte versus kvalitāte. Nav svarīgi atzīt baru, kuri nezinu, atnākot pie vēlēšanu urnas, balsot par galēji labēju vai galēji kreisu partiju, un viņiem tas liekas vienāds. Ja? Tad pēc būtības tas nav, tā mēs tikai panāksim kaut kādu protestu vai neadekvātus lēmumu. Tad tas ir, manuprāt, pilnīgi nevajadzīgi. Varbūt tās valstis, kuras vēsturiski to darījuši, tad ir goda lieta, ka būtu vēlēšanās, un tur to uztver arī citādāk, un man liekas, tas administratīvais sots pat, ja vispār tiek piemērots, tad bieži vien arī tik grūti viņu arī samaksāt, un tas mums to uztvers tā drusku nepareizāk, bet par to gadu skaitu, man liekas, tas nav tik nozīmīgi, no cik varbūt gan 18, gan 16, gan 21, tas, manuprāt, nav principiāli jautājums, ko mēs ar to atrisinām. Man nav viedokļa, bet es neesmu ne par, ne pret 16 gadu vēlēšanu tiesībām. Es domāju, tas principā būtu iespējams. Es balstītu uz pētījumiem, kāda ir valsts prasme, tā var teikt, ja? Kur varbūt, ja mēs redzētu, ka ir kaut kāda vecuma grupa, kura galīgi ir tā kā kaut kur prom, ja tā var teikt, savā līdzdalībā, būtu ļoti nokritusies, ļoti zema līdzdalība, tas būtu vēl nākamais, ko liktu klāt. Un varbūt arī to, ka, ja redzam, ka vēlēšanās, ņemot vērā arī, piemēram, Brexita balsojumu, kur vecākie ļaudis nobalsoja par jauniešiem, kur izvēlējās palikt mājās. Ja viņi neizmanto šīs vēl, tad varbūt labāk, ja jaunieši kopumā vidēji maz izmanto, varbūt, ka paplašināt viņu bāzi, tā var teikt. Bet tas būtu jau baigā kalkulācija, aprēķins un viedokļi, bet nevis tā, būtu forši no 16, būtu forši, ka visi obligāti balsot, šitā nē. Ja šie 16 gadus vecumu sasniegušie jaunieši būtu gudri un tālredzīgi, kādēļ gan ne? Tas svarīgi arī izvēlēties balsojumu, vecuma kāda izglītības, kas viņa bijis, jo, pamatā, ja šajā vecumā personām ir kaut kādi, jo sakarīgi, arī ko Edvins minēja tāpat, kura gadsimta, kāda vēsture, kāda priekšmeti ir apgūta skolē, tad varbūt ir iespējams jāpakārto ar izglītības programmas kaut kādas lietas jāpārkārto, lai viņi būtu gatavi. Nav jau svarīgi iedzīt tur lopu baru aizgaldā un tad tagad izvēlēties, ko ēdīsiet. Lai gan to mēs varētu apspriest, vai nav laiks pārskatīt pilngadības iestāšanos vecumu. Kādreiz 21 gads bija. Satversam sākotnējā redakcija balsojumā 20 gadu bija 1 gadu vecumu. Šobrīd 18. Mums varbūt nevajag lekt uzreiz 2 gadi, varbūt 17, paskatāmies. Kāpēc? Bet atcerēsimies to, ka vidusskolu mūsdienās cilvēki beidz tikai 19 gadu vecumā. Tas varbūt ir cita problēma, ka vismaz, man liekas, es beidzu viņu 17 gadu vecumā, tāpēc... Es arī beidzu, bet šobrīd 17 gadu vecumā cilvēks dažreiz pat beidz tikai 9. klasi, ņemot vērā tās īpatnības. Tā varbūt ir izglītības sistēmas problēma, kas parāda to, ka mēs gribam tā, ka cilvēki ir lielākā vecumā mazliet, ka viņi nesasteidz ar to, tad, kad viņš varbūt sabojā sevi kā bērns tajā laikā ar pārāk intensīvu mācīšanos. Bet tas kopsakarība ir, jo... Es esmu arī sabojājis. Ja vēlētām dot tiesības no 16 gadu vecuma, tad izglītības sistēmā ir jāsagatavo, lai 16 gadu vecumā viņš pieņemtu, apzinātu loģisku lēmumu, ja viņam būtu priekšzināšanas. Mums taču nevajag... Ja viņi vēl no pamata izglītības uz 16 gadiem, varbūt, tas būs ceļš uz nekurieni. Tagad tas ir komplekss, noteikti, ka jāskata.